Sveiks! Šīs dienas video mēs izrunāsim to, kā tev rīkoties pēc ceļu satiksmes negadījuma. Pirmais, iededz avārijas gaismas signalizāciju un izliec avārijas zīmi. Centies nekur neaizbraukt, nekur nepārvietot transporta līdzekli, pārliecinies, vai ir cietušie. Ja mums ir cietušie, tad sniedz viņiem pirmo medicīnisko palīdzību, izsauc glābšanas dienestu, pārliecinies, vai nav cietusi trešās personas manta. Ja mums ir cietušie vai ir cietušas trešās personas manta, tad noteikti ir jāsauc policija, fiksējam visas iespējamās mašīnu atrašanās vietas, liecinieku vārdus, visu, kas varētu palīdzēt pēc tam tev tikt galā ar šo ceļu satiksmes negadījumu. Un, kad viss ir fiksēts un glābšanas dienestam esi uzzvanījis, tad seko viņu norādēm. Vēlams, ka tev mašīnā būtu ugunsdzēšamais aparāts un aptieciņa, kā arī šī te veste un avārijas 3 stūris, ko visu to vajadzēs izlikt tajā brīdī, kad šis te negadījums ir noticis. Atceries, ka ja ceļu satiksmes negadījums tiek noformēts ar policijas iesaisti, ceļu satiksmes negadījumu izraisījušam transporta līdzekļu vadītājiem ir pienākums par negadījumu informēt savu apdrošinātāju. Savukārt cietušais ar zaudējumu pieteikumu vēršas pie pretējās puses apdrošinātāja. Bet šodien mēs vairāk parunāsim par to, kā aizpildīt saskaņoto paziņojumu. Šī mēneša ietvaros Spitshome mums ir izlikta ekspozīcija ar ceļu satiksmes negadījumu un bagāžniekā tu vari atrast saskaņotos paziņojumus papīra formātā. Paņemsi vienu sev, vienu iedosi kādam, kuram nav, ja ir noticis negadījums un tu to esi ieraudzījis. 2 šie ir tavā cimdu nodalījumā, un tu jau esi apzinīgāks vadītājs ar to, ka vadā viņus līdzi. Un tad tagad izrunāsim to, ko darīt, ja nav cietušo, nav bojāta trešās personas manta un kā izpildīt šo saskaņoto paziņojumu. Ierakstam negadījumu datumu un laiku, cik vien precīzi tas ir iespējams. Tātad vietu, valsti, vēlams ielas un atzīmējam, ievainotie ir vai nav. Atzīmējam liecinieku uzvārdus, adreses, telefonu numurus, ja tādi ir. Tad, kad esat vienojušies, kurš no transporta līdzekļiem jūs esat, aizpildam attiecīgo pusi A vai B, ierakstam obligāti uzvārdu, vārdu, personas kodu un kontaktu informāciju, telefonu vai e-pastu, kurš no jums tur labāk patīk, un mašīnas reģistrācijas numuru. Par apdrošināšanas sabiedrību jūs varat atrast informāciju e-pastā, bet ja to nav iespējams atrast, tad var šo informāciju arī atrast Eltab mājaslapā pie atbildīgā apdrošinātāja meklēšanas. Atceries, ka saskaņotajā paziņojumā par ceļu satiksmes negadījumu nav vainīgās puses, ir tikai transporta līdzeklis A un transporta līdzeklis B. Šo visu nosaka jau tālāk apdrošināšanas kompānija. Ar bultu atzīmē vietu, kas tavai mašīnai ir sabojāta. Un 11. ailē ieraksti redzamos bojā. Piemēram, saskrāpēts lukturis, bojāts bamperis, saskrāpētas durvis, bukta durvis un tam līdzīgi. Un pie manas piezīmes vari ielikt to, ka pieņemsim lija lietus un bija slikta redzamība. Atzīmē visu, ko tu darīji tajā brīdī un beigās ieraksti skaitu, cik krustiņus tu ievilki. Kad šis ir izdarīts, ir jāuzzīmē skice. Šeit skicē iezīmē to, kur tu atradies tajā brīdī, uz kādas ielas bija, kādas bija ceļa zīmes un kas vispār bija apkārt. Visus ceļa apzīmējumus, visas ceļa zīmes, luksuforus un tam līdzīgās lietas iezīmē šajā te skicē. Noteikti norādi arī to, kādā virzienā braucā transporta līdzekļi un iezīmē transporta līdzekļiem burtu A un B, lai skaidri zinātu, kurš tad no jums bija kurš transporta līdzeklis. Un ja tādas ir, ierakstam piezīmes par blakus apstākļiem. Bija sniegs, lietus, slidens. Pašās beigās uzliekam šeit parakstu un pārbaudam vēlreiz visu informāciju. Katrs paņem vienu kopiju no saskaņotā paziņojuma. Saskaņoto paziņojumu par negadījumu tu vari aizpildīt arī šeit. Izvēlies savā Play Store, App Store, vienalga, kuru tu lieto Eltab Okta, uzspied virsū, izveido savu profilu,
autentificējies, un tad varēs saskaņoto paziņojumu aizpildīt arī šeit. Kas ir labāks aizpildot saskaņoto paziņojumu tieši aplikācijā? Visus video un foto attēlus tu uzreiz varēsi augšpielādēt šajā te aplikācijā. Plus tam visam aplikācija zinās arī tavu atrašanās vietu, un tad, kad tu šo saskaņoto paziņojumu pildīsi, viss jau būs kārtē iekšā, tev būs tikai drusciņi varbūt jāpielabo mašīnu atrašanās stāvoklis, un tas arī viss. Ja ceļu satiksmes negadījums noformēts ar saskaņotā paziņojuma palīdzību, tad vainīgajai pusei tas jāiesniedz savam apdrošinātājam 10 dienu laikā. Savukārt cietušā puse, lai saņemtu zaudējumu atliedzību, savu saskaņotā paziņojuma eksemplāru iesniedz pretējās puses apdrošinātājiem. Saskaņotā paziņojuma aizpildīšana ir iespējama tikai gadījumos, ja ceļu satiksmes negadījumā iesaistīti tikai 2 transporta līdzekļi, abu transporta līdzekļu vadītāji spēja vienoties par ceļu satiksmes negadījuma apstākļiem, nav cietuši cilvēki, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, transporta līdzekļiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ tiem aizliegts braukt. Tad es ceru, ka šis video tev bija noderīgs. Brauc droši, uzmanīgi, centies neiekļūt negadījumos un tiekamies nākamajā video.